Nu, ko esam atpakaļ, atgriežušies Vidziemas Olimpiskajā centrā, bet šobrīd jums priekšnesums no Valmieras kartēmētnēm. Nu, tātad turpinās Latvijas Open trešā diena izšķirošās spēles, un šodien spēle par trešo vietu starp florbola klubu Valmiera Vijā pret Rubeni. Nu, tā iepazīstamies ar abu divu komandu sākuma sastāviem. Redzam, šoreiz vārtos stāsies Ārs Ulmans ar 44. numuru. Komandas aizsargs Gāts Sakulovs. Tāpatās viens no pieredzes bagātākiem spēlētājiem Ivars Jēkabsons. Pēc sezonas izlaišanas Rubens sastāvā atgriezies Āts Stepāns, arī U19 izlases spēlētājs Ingārs Matisons un viens no uzbrukuma līderiem pagājušajā sezonā ar 21. numuru Mārtiņš Zelčs. Un Valmieras sākuma sastāvs Renārs Arājs ar 33. numuru, arī pagājušajā gadā stāvēja komandas vārtos. Viens no rezultīvākiem Valmieras komandas spēlētājiem Gātis Liepiņš. Ar 24. numuru Mārcis Meitnis. Arī Matīs Salmiņš ar 92. numuru. Un arī pieredzes bagātais Ivārs Laktiņš ar 10. numuru. Un arī viens no aizdītās sezonas, vai pēdējo 2 sezonu labākiem uzbrucējiem Mārtiņš Kājiņš. Nu, sēkojuši sākuma sastāvs Valmierai. Un abas divas komandas ir devušās laukumā, un toņās varēsim arī norādzīties spēli par trešo vietu vīriešu konkurencē. Nu, pagājušajā gadā abām komandām šis te Latvijas Open turnīrs nebija tik veiksmīgs. Bet šogad abas divas komandas jau ir iekļuvušas četrniekā. Nu, pagājušajā gadā Rubeni, tāpat kā arī šogad, piedalījās ar 2 komandām. Nu, šī te nomināli pirmā Rubeni izstājās astoņdaļfinālā, zaudējot Rubenei 1, kas ir nomināli otrā komanda. Nu, pēc tam ceturtdaļfinālā Rubens komanda ar 2-7 piekāpās Leikeringam, un četrniekā pagājušajā gadā nebija. Līdzīgi arī Valmieras komandai. Valmieras komanda arī tika līdz ceturtdaļfinālam un nācās piekāpties Ķekavas komandai. Un arī abas divas komandas pagājušajā gadā izstājās ceturtdaļfināla kārtā. Bet nu tagad nelielas problēmas ar tablo. Neizdevās sākumā īsti palaist laiku. Nu, tagad redzam, ka laika palaišanas iekārta darbojās, viss ir kārtībā. Un pēc tiesneša noteiktā ir pagājuši 5 sekundes, un pēc fair play principa Salmiņš atdod bumbiņu atpakaļ Rubens komandai. Uzreiz jau Jēkabsona piespēle Matisonu. Matisons jau pirmajā situācijā mēģina apdraudēt pretinieku vārds. Nu, grupu turnīrā startē 21 komandas šo sezonu.
Latvijas Open 7. turnīrā. Nu, un abas divas mainieku komandas. Valmierieši, kuriem mājas zāles ir šī Bidzemes Olimpiskā centra arēna. Savukārt Rūbens komandai Kocēna mājas zāle, tā ka, principā, abas divas komandas varam uzstīt pa mainiecēm. Kā tas arī ir. Un abas divas mainieku komandas ir veiksmīgi šogad nospēlējuši, tikuši četrniekā. Diezgan interesants spēle. Un ļoti ātri pirmie vārti. Mārtiņš Broks ar kādu varbūt nedaudz negaidītu metienu. Kā nebija tā labākā metiena pozīcija, bet Mārtiņš Broks arī U19 Latvijas izlases dalībnieks. Jau spēles pirmajā minūtē atklāja rezultātu un izvirza savu komandu vadībā ar 1-0. Jā, nu, ļoti ātri pirmie vārti. Valmieras bijā komandai pusfinālā neizdevās vispār gūt vārds, un tur gandrīz visu spēli rezultāts turējās 0-0. Vienā no epizodēm Ulbraks komandai izdevās pārspēt Valmieras vārdsargu, un tādā mazrezultīvā, ja pārāk skatāmā spēlē, izdevās izcīnīt vietu. Nu, tikpat ātri izdodās atspēlēties arī Rūbens komandai. Nu, ļoti dinamiski ir iesācies šis te pirmais puslaiks. Nu, tieši tāds florbols arī skatītājiem patīk. Ātra saspēle. Arī vārdsargs varbūt nespēja pietiekoši veiksmīgi noreģēt uz šo te šķērso piespēli garu vārtiem. Nespēja pārvietoties, un Rūbens komanda to izmantoja. Nu, šķiet, ka vārds guva Jānis Vids. To tās informators to noprecizēs. Bet, nu, pirmos vārds guva Mārtiņš Broks šajā spēlē pēc Dāga Rozenbacha piespēles. Atklājot rezultātu Valmieras komandas labā. Nu, tomēr kļūdījos, vārds guva nevis 15, bet 5. numurs Ringolds Kalniņš, un viņam rezultīvu piespēli izdarīja numur 2 Lauris Zaicevs. Mazāk kā 2 minūtes, un jau 2 vārti. Nu. Jāsaka, ka jau ierasts, ka šīm te komandām arī iepriekšējo 2 gadu Latvijas čempionāta savstarpējās spēlēs vienmēr bijis ļoti rezultīvs florbols, ja nemaldos vienā no spēlēm rezultāts vispār noslēdzās ar 11-8. Patīk vienai komandai pret otru spēlēt uzbrukumu florbolu, nevis cieši iesaisties aizsardzībā. Un tas patīk, protams, arī skatītājiem. Pietiekoši daudz arī skatītāji, kā jau minēja, abas divas ir mainieku komandas, tad arī iespējas atnākt draugiem, draudzenēm, radiem un arī vecākiem iespējams. Tā, ka domāju, ka patīkami spēlēt abām divām komandām pie pietiekoši pilnām trībīnēm. Protams, arī ļoti daudz citas komandas, kuras jau ir izstājušās, vai arī vēl 4 komandas gaida savas spēles, kuras spēlēs finālā. Arī šīs visas komandas šobrīd te ir saradušās un katra atbalsta savu favorītu, vai arī vienkārši skatās, kā pretinieki spēlē. Iespējams, ka arī daudz komandas izvēlās šīs te spēles skatīties, lai paskatītos, kas starpsezonā ir noticis pretinieku nometnē, jo, nu, tomēr šīs te turnīrs arī, nu, kādu laiku apakaļ bija intervija ar Aigaru Belāsovu, kurš pierunājās tagad Valmieras komandas sastāvu, lūk, arī viņš ar 16. numuru skrien pa laukumu. Tomēr ļoti ievērams pastiprinājums Valmieras komandā. Nu, tagad bīstam diezgan pie vārtiem Andrus Jākapsons. Metienu garām vārtiem. Jākapsons vēlreiz saspēlēs, bet neizdodas Mirkšam uzreiz izdarīt pretuzbrukumu paslīdīšu. Tagad jau Janēvičs labs metiens un Kaspars Janēvičs gūst otros vārtus spēles 4. minūtē. Nu, turpina priecēt komandas ar rezultīvu florbolu. Janēvičam izdevās izrauties pa labo malu. Atrada viņš labu metienu pozīciju un nekavējošs metiens vārtu kreisajā apakšējā stūrī. Un
rezultāts kļūst 2-1 valmieriešu labā. Nu, paskatieties šo te play-off zaru. Nu, kā jau teicu, sāpīgi tomēr Valmierai. Nebija Ulbruka FS Masters varbūt tas stiprākais pretinieks spēles 22. minūtē. Eģis Cēriņš noraka Valmieras cerības spēlēt finālā. Nu, kā jau teicu, spēle vairāk uz aizsardzību. Tikai vieni tie vārti un tie paši. Tad vairāk komandas komunikācijas trūkuma dēļ ļoti tādu ātru sodu izspēli veids Ulbruks komanda. Valmierieši nespēja uzreiz īsti nostāties un sadalīt aizsardzību. Un Ulbruks komanda to ļoti veiksmīgi izmantoja. Un, kā izrādījās, šī te epizode bija līgtenīga Valmieras komandai. Un tas liedz viņam spēlēt finālā. Nu, kā jau zinu, kad ļoti nopietni gatavojas Valmieras komanda jaunajai sezonai. Iepriekšējās 2 sezonas tomēr nav bijuši tik veiksmīgas, kā varbūt tās komanda cerēja. Iepriekšējā gadā izdevās apsteigt Jūrmalas komandu, kur pagājušā sezonā nemaz nespēlēja. Un pagājušā sezonā izdevās apsteigt Ķekavas Bulldogs. Nu, visam pārējām komandām, lai gan ar daudzām izdevās līdzīgi spēlēt, tomēr turnīra tablā šie punkti nebija tik daudz sakrāt. Un sniegums varbūt nebija tik veiksmīgs, bet, kā jau teicu, komandai pievienojas Aigars Belāsovs ar Somijas elites divīzijas līgas pieredzi. 3 vai 4 sezonas, ja nemaldos, viņš tur nospēlēs. Ļoti nopietns pastiprinājums. Un viņš palīdzēs arī treneru korpusā. Kā pastāstīja Mārs Rozenbaks, un pirmie tādi pozitīvie signāli jau ir redzami šajā Latvian Open turnīrā, kad komanda bija soļa attālumā līdz iekļūšanai finālā, un tagad spēles 5. minūtē atrodas ar 2-1 vadībā par bronzas medaļām. Nu, jāteic arī, kad Rumēnas komandā viens no uzbrukuma līderiem, Ātis Stepāns, ir atgriezies. Bija kādu laiku viņš izbraucis no Latvijas. Tagad ir atpakaļ atgriezies, trenējās ar komandu un šobrīd laukumā 31. numuru. Ir gatavs palīdzēt komandai un arī gūt kādus vārdus. Nu, to mēs redzēsim. Šis vienmēr Rubens Valmieras derbijs vietējais bijis ļoti interesants un jau pirmās minūtes to arī apliecina laukumā. Nu, ceram, ka vēl izdosies vairākus vārdus redzēt un kad spēle ar šādu rezultātu nenoslēgsies. Nu, savukārt, spēle sākuma diezgan spraigi izvērtās pusfinālā Rubenei ar RTU Inspect. Spēle sākumā rezultāts bija vien brīdi 2-2. Bet pēdējos 3 vārdus izdevās gūt RTU Inspektai, un gala rezultāts 5-2. Un finālā ir RTU Inspekta pret jau mans pieminētiem Ulbruk FS Masters. Nu, interesanti, ka neveiksmīgs turnīrs izvērties ir Latvijas aizvadītās sezonas čempionāta pirmajam trīniekam. Lekrings jau 8. kārtā piekāpās Pārgaujai. Līdz ar to pat 8. neizdevās iekļūt Latvijas čempioniem. Piekāpās viņu Pārgaujai. Savukārt Valmiera Pārgauja diezgan droši apspēlēja ar 6-3. Ķekavu nevarēja pieveikt. Nu, kamēr es jums te stāstu, tikmēr ir vēl vieni gūti vārti. Nu, paskatīsimies atkārtojumā šo te izspēli. Nu, izdevās Mirkšam labs tālšāviens un neizdevās Valmieras vārtsargam šo te mētienu saskatīt un rezultāts jau ir kļuvis 2-2. Nu jā, aizrunājās par šo te turnīru tabulu, tikmēr jau notikumu laukumā negaida un visu šajā spēlē mainās ļoti strauji.
Uzgalā Rubens un Kocēna līdzstēja. Reinis Mirkšs pēc Kaspara Antona piespēles ir guvis otros vārds savas komandas labā. Un rezultāts šobrīd 2-2. Gats Liepiņš labā metiena pozīcijai, Būrsmu pie vārtiem un tomēr izdodās. Ulmanim ar saviem aizsargiem Bumiņu raidīt prom no saviem vārtiem. Un tagad vēl vien bija labi iecerēt piespēli Salmiņam, tomēr tas neizdevās. Un ļoti strauši pretuzbrukums uzreiz jau Rubens komandai, bet arī Rubens piebremzē. Kļūdi šādi te kļūdīties nevajadzētu savu laukumu tūmā. Juris Zilberts diezgan pavērši izrīkojas Bumiņu. Paliecās, ka Valmiers uzbrucējiem Bumiņu pilnībā neizdevās atgūt. Un tagad jau Ivars Jākapsons pie Bumiņas. Izver tādu kontrolu šāvienu pa vārtiem. Tālu piespēli, Kāņam tomēr neizdodas iegūt bumbu. Tur jau gan Kāņš, gan Broks jau dežūrē pie pretinieku vārtiem. Gaidīja to brīdi, kad varēs iegūt bumbiņu un raidīt to pretinieku vārtos. Un tagad Belāsovs raujās pa labo malu. Mēģināja piespēli Mārtiņam Brokam izdarīt otrā pusē. Tieši viņš bija pirmo vārtu autors. Tad Jākapsons Akūlovs divatā atbruņo Belāsovu un var veidot savu uzbrukumu. Akūlovs piebremzē. Ir iespēja arī izdarīt spēlētāju maiņu. Jānis Bagāts, komandas kapteinis, ir arī devies laukumā. Arī viens no pieredzējušākiem spēlētājiem. Lūk, arī viņš ar bumbiņu. Matsons netiek līdz bumbiņai, kā jau minēju. Pasaules čempionātā spēlēja U19. Mārtiņš lielu ātrumu uzņēmis. Labo malu, tomēr Rozenbacham neizdodas bumbiņu noturēt savā kontrolē. Mācis Stepāns ar savu ierasto pirueti skaisti nospēlē un nogādā bumbiņu Bagātam. Mirkšs ļoti labi aizdīja pagājušo sezonu, bija viens no Rubens komandas aizdītā čempionāta līderiem. Tomēr beigās Rubenem neizvērtās šī sezona tik veiksmīgi, kā varbūt tās gribētos. Un tagad jau Rājs ļoti nopietni iesaistās spēlē. Andrim Jākapsonam lieliski iespēja bija vārtu priekšā. Redzam šī standarta situācijas izspēle. Pilnīgi brīz vārtu priekšā palika. Nebija neviena aizsarga Jākapsonam, bet neizvēlas varbūt viņam izvēlēties tik veiksmīgi apspēlēšanas veidu. Un Renārs Rājs bija savā vietā un glāba komandu. Un Laktiņš izdara metienu, tas garām vārtiem. Tur arī Jākapsons šoreiz labi nospēlēja sardzībā. Tikmēr jau spēles 10. minūte ir sākusies. Un cīņu vārtu priekšā. Mirkšs. Kamēr Mirkšs domā, kam piespēlēt. Uzreiz jau ir klāt pretspēlētājs. Neizdodas apskariet Jānim Levanovičam savu aizsargu. Levanovičs labām metienu pozīcijā, Ulmans ir savā vietā. Ļoti aktīvi Levanovičs pēdējā minūtē aizved, uzreiz arī dodās nomainīties, daudz spēku šajā maiņā ir patērēti. Tomēr cits ātrums, ja salīdzinām ar iepriekšā spēli, kur meitenes spēlēja pat trešo vietu, tad puiši diezgan aktīvi cīnās, bet, kā minēju, šī spēle principu lieta. Valmiera pret Rubenu, šīs spēles vienmēr ir bijuši bezkompromisu cīņas. Komandai īpaši svarīgi vinēt savus tuvākos kaimiņus, neatkarīgi no turnīra sacensībām vai kādiem citiem apstākļiem. Kā minēju, jo arī ir sanākuši diezgan labs skaits atbalstītāji katrai komandai, tā ka savus atbalstītājus šādā reizē nekādā gadījumā nevar pievilkt un ir jāspēlē ar maksimālu atdevi, lai gan šis te ir tāds kā vairāk kā pārbaudas turnīrs. Un tad Brokam labi iespēja un neizdodas tomēr. Pēdējā brīdī paspēja Ringolds Kalniņš patraucēt šo metienu. Savādāk Broks jau varētu otro reizi šajā spēlē uzgavalēt par vārtu gūmu. Janevičs, otro vārtu autors Valmieras sastāvā, aktīvi tur cīnās. Izdars spiedienu uz Rumenas aizsargiem.
Neizdodas Zilbertam apspēlēt savus pretspēlētājs. Arī Rozenbacham bumbiņu nošļūk. Nu, fiksēts notiekuma pārkāpums. Tieši 11 minūtes ir pagājuši pirmajā puslaikā. Vēl 4 minūtes ir līdz pirmā puslaika beigām. Pagaidām rezultāts 2-2. Jēkabsons ir bumbiņu Stepānam. Stepāns. Spēlēs Jēkabsons. Jēkabsons apakaļ Kulovam. Kulovam metiens, kur bumbiņu. Vārtu priekšā, bet neizdodas tur Rubenai izmantot šo situāciju. Beigās bumbiņu tiek jādot Valmieras komandai. Abas divas komandas nomainās. Standarta situācija soda izspēle Valmierai. Laktiņš pret Jēkabsonu. Aktīvi cīņa. Jēkabsons bumbiņu atņem. Tā jau labi iespēja pretuzbrukumam, bet Matsonam tas ļoti vienkāršs metiens. Arēm tas problēmas nesagādā. Mēģināja Kāņš Salmiņam iespēlēt priekš, bet Kulovs jau šos viņa nodevus bija atšifrējis. Piespēle neiznāca. Liepiņš labi apspēlē savus pretspēlētājus. Piespēle, Kāņam metienu iespēja, labs metiens, bet arī teicam vārtos darbojas Ulmans. Stepāns pietur bumbiņu, ļauj saviem partneriem nomainīties. Arī Valmieras komanda izmanto šo izdevību, lai nomainītos. Bagāts. Raida bumbiņas priekš. Tālāk jau Mirkšā laukums stūrī. Pietrūks partneri, kam atdod bumbiņu. Cīņa laukums stūrī. Un Valmierieši jau pat diviem metās virsū. Beigās Janēvičs tālāk jau cīnās ar Jēkabsonu. Un strīds izspēle. Fiksēt tiesnes. Strīds bumbiņu uzvar Rubens komanda. Broks ilgi domāja, ko darīt. Tā ir labi iespēja un būs noraidījums. Un arī soda metiens. Labi iespēja Rubenai īsti pirms puslaika beigām izvirzīties vadībā. Izdevās labs izrāviens, apspēlēja savu aizsargu un no aizmugurs mēģināja ķeksēt. Un tiesnes skaidri norāda, ka būs jāizpild soda metiens, kurš dosies to izpildīt. Diezgan loģiski Atis Stepāns. Viens no labākajiem komandas uzbrucējiem. Un Atis Stepāns pret Renāru Ārāju. Kurš būs šī dueļa uzvarētājs, to tūņas mēs noskaidrosim. Paskatīsimies, kas Arsenālā ir Stepānam. Viņa Arsenāls uzbrukumā pietiekoši plaši. Abas komandas sadevušās rokās. Un neizdodas Stepānam. Kļūdās šoreiz aizmet bumbiņu garām, trāpa vārtstabiņu ārējā malu. Vēlreiz redzam atkārtojumā viņu gājienu. Mēģināja ar divām maiņkustībām. It kā jau vārtsargi bija apspēlējis. Vārta kreisā puse bija brīvi, tomēr nedaudz pievila pretstātu. Un šoreiz vārds neguva. Tagad 2 minūtes būs vairākumā Rubens komandai. Neizdevās realizēt sodu metienu. Paskatīsimies, kā būs ar vairākumu realizāciju. Laukumā Matisons, Zelčs, Akulovs, Stepāns un tagad arī Mirkša. Akulov metiens garām vārtiem. Nebija neviens no partneriem tur vārtu priekšā. Matisons vidū prasa bumbiņu. Mirkš. Uz tālo labo pusi. Akulovs jau bija veids izrāvienu, bet Valmierieši arī zināja šo te Akulovu izrāvienu. Piespēles trajektorija bija nosakta. Mirkš izdara metienu.
Bumbiņš kā aizsargu. Vēl minūte 21. Vairākumā būs Rubens komandai. Mirkšu metiens garām vārtiem. Un izdodās Rozenbacham atbruņot pretspēlētājs, nedaudz pieturēt Bumbiņu pie borta. Un beigās vēl noteikuma pārkāpums, un Valmierai būs iespēja pāris sekundes iegūt un neļaut pretiniekam nostāties. Broks labi pacīnās. Tomēr iegūs mētienu iespēju, un Ulmans spies iesaistīties spēlē arī vairākumā. Labi, šoreiz Broks pacīnījās uzbrukumā. Vēl apmēram 20 sekundes izdevās Valmierai nodedzināt. Un tikmēr sāksies pirmā puslaika pēdējā minūte, bet Rubens komandai vēl 40 sekundes ir vairākums. Noteikuma pārkāpums. Stūra izspēle Rubenai. Kļūdās mirkš piespēlē, bet Stepāns izlabo viņa kļūdu, atbruņo Broku no Bumbiņas. Vēl viena kļūda. Matusons elementārā situācijā kļūdās. Sekundes rīt uz priekšu. Vēl 30 sekundes līdz puslaika beigām. Dažas sekundes komandas spēlēs vienādos sastāvs, paspēs atgriezties no noraidītā soliņa Belāsās. Vēl 11 sekundes Belāsām ir palikuši uz soliņa. Un ir Bumbiņu raida pēc iespējas tālāk. Man uz tablā vēl 18 sekundes. Tātad 10 sekundes vēl komandas spēlēs pilnos sastāvās. Bet tuļņās pirmais puslaiks arī būs noslēdzies. Stepāns vēl izdara tālu šāvienu. Tas nav precīzi. Vēlreiz Bumbiņu līdz Stepānam. Belāsās ir atgriezies laukumā. Abas komandas šobrīd jau vienādos sastāvos. Zelčam vēl iespējas. Zelčs neizdara metienu. Pēdējās 2 sekundes paliek. Un līdz ar to pirmais puslaiks ir noslēdzies ar rezultātu 2-2. Ko mums maz reklāmas pauzīt. Un būsim pēc brītiņa atpakaļ jau otrajā puslaikā. Simtprocentīgs dzīves prieks. Gūta fresh. Simtprocentīgs dzīves prieks. Gūta fresh.
Simtprocentīgs dzīvesprieks. Gota fresh. Simtprocentīgs dzīvesprieks. Gota fresh. Nu ko, esam atgriežies atpakaļ Valmierā, Vidzemes Olimpiskajā centrā. Floorball turnīrs Latvijas Open turpinās, un to tas būs klāt otrais puslaiks, spēlē par 3. vietu. Nu, pirmais puslaiks gan interesants mums šeit bija. Jau pirmie vārti gūt spēles 43. sekundē, pēc 15 sekundēm vārds atguva arī Rubens komanda, un pēc tam vēl vienreiz abas divas komandas apmainījās pa vārtu gumam, un kopējais rezultāts šobrīd 2-2. Jākapsons ievada Rubens uzbrukumu. Piespēlē apakaļ Jākapsonam, un tur jau ārā spiests iesaistīties. Ritvars Bērziņš aktīvi šodien spēlē. Viņš arī nopelnīja no savai komandai sodu metienu un 2 minūšu vairākumu. Tomēr Stepāna izpildītais sodu metiens nebija precīzs, bija garām vārtiem un 2 minūšu vairākumu arī komandai neizdevās izmantot, jo ļoti labi aizsardzībā darbojas Valmieras komanda. Belāsovs piespēlē braukam, tālāk apakaļ, bet nošauka bumbiņu no Lāpstiņas. Un tam būs noteikuma pārkāpums braukam. Bloķēšana. Standarta situācijas iespēja Rubenai. Uzreiz metiens un ļoti veiksmīgi Renārs Arājs to notver. Tādējādi neizdodas pacīnīties par otro iespēju metienam Rubens komandai. Nu, standarta situācija arī Valmieras komandai. Liepiņš pie bumbiņas ar laktiņu. Jau Salmiņš izdara metienu, nu, labs metiens, bet nedaudz garām vārtiem. Kājiņš. Nu, otrais puslaiks nedaudz mierīgāk iesācies. Pāris uzbrukumu gan bija abām divām komandām, bet, nu, tik aktīvi kā pirmais puslaiks, kad jau minūtes laikā 2 gūt vārtu. Pagaidām nav. Nu, atskan tiesnešu svilp, atkal mazais noteikuma pārkāpums. Laktiņš. Tālāk Belāsām. Nu, būs interesanti paskatīties, kā Belāsās būs atpakaļ atgriezies Latvijas čempionātā. Bet tikmēr Insvilks izdara līdzīgi metienu kā pašā sākumā Mārtiņš Broks un pārāk veiksmīgi nospēlē Ulmans. Iespējams, ka arī Rikušēts bija veseli 2 spēlētāji vārtu priekšā. Tas, protams, arī Ulmanim nepalīdzēja šo bumbiņu atvairīt, bet 2 tādi metieni no palielas distances ir devuši rezultātu Valmieras komandai, un Valmierieši šobrīd jau atrodas vadībā ar 3-2. Nu, turpina pārmaiņas abas divas komandas gūt. Vispirms Valmiera, tad Ruben 2 reizi ir atbildējuši, tagad 3. reizi Valmiera izvirzās vadībā. Nu, paskatīsimies,
Vai arī šoreiz Rubens komandai būs atbildi. Nu, tātad Mārtiņš Broks ir nopelnījis otro rezultātu punktu. Vispirms viņš guva pirmos vārdus šajā spēlē, un tagad arī deva rezultātu piespēli Intam Vilkam. Un kā vienīgais pagaidām šajā spēlē ir gūst 2 rezultātu punktus. Nu, turpina Valmiera darboties uzbrukuma zonā, neapstājās pie 3 gūtiem vārtiem, bet, nu, uzbrukuma virzieni ļoti strauji mainās savām 2 komandām. Te vienā pusē uzbrukums, te otrā pusē. Tā spēle pietiekoši dinamiska un ātra. Un Valmierai var izveidoties pārsvars. Belāsovs izdara tādu kā uzmetienu, cerībā, kad Mārtiņš Broks pieslēgsies uzbrukumam. Mārtiņš Broks atvainojas savam partnerim, ka viņš nav paspējis vai arī nav uztvērs šo te piespēli. Un rezultātu šī te darbība nedēva. Nu, kopumā, paskatoties pēc statistikas, nav pārāk rezultīvi spēlējuši valmierieši. Bet vēl viena vārta, tikmēr, kamēr skatījos statistiku, vēl viena vārta, un šķiet, ka atkal Ints Vilks ir bijis uzbrukuma smailē. Redzam vēlreiz šo te atkārtojumu. Un tieši tā Ints Vilks būs savus otros vārds, un šobrīd jau Valmiera izdara nopietnu pieteikumu uz bronzas medaļā. Jā, nu izdevies ļoti veiksmīgi komandai uzsākt otro puslaiku. Ints Vilks pirms tam bija gūst 3 vārtus, tad šobrīd jau viņam ir 5 vārti. Nu, līdz ar to viņš kļūst par savas komandas rezultīvāko spēlētāju. Pirms tam Dāgam Rozenbacham bija 5 vārti un 1 piespēle. Mārtiņam Brokam 2 vārti un 4 piespēles, un Intam Vilkam šobrīd 5. Jā, bet uzreiz arī atbild bija arī Rūbens komandai, un savus 3. vārds gūs Rūbens komanda. Nu, tiešām ļoti bieži tiek gūt vārti šīs dienas spēlē. Nu, šķiet, ka nedrīkst nevienu brīdi novērsties no notikumiem laukumā, jo tik līdz kā pievēršos statistikai, uzreiz komandas gūst vārds un situācija laukumā un arī uz rezultātu tablo ir mainījusies. Nu, rīt spēles 19. minūte. Un šobrīd jau nepilni 19 minūšu laikā jau ir gūti 5 vārti. Nu, rezultīvs floorbols mums šobrīd. Nu, vārts ir gūs. Nu, tagad noteikuma pārkāpums pret Dāgu Rozenbachu. Nu, tikmēr varam redzēt, kad Rūbens vārtos ir izdarīta maiņa. Ulmans ir nomainīts, nebija Ārim veiksmīgākā spēle. Un šobrīd vārtos jau ar 39. numuru ir stājies Āris Aldiņš. Nu, tieši pagājušās sezonas sākumā Āris Aldiņš pievienojas Rūbens komandai. Vēl sezonu iepriekš Āris bija spēlējis Valmieras komandā. Nu, tagad jau viņš ir pretējā nometnē. Jau otro sezonu spēlēs pret Valmieru. Nebija veiksmīgākā spēle Ārim Ulmanim, bet arī pagājušā sezonā kā pamatvārdsargs pārsvarā darbojās Āris Aldiņš. Un viņš šobrīd ir stājies komandas vārtos. Nu, jebkurā gadījumā izdevās atspēlēt viens vārds Rūbens komandai. Rezultāts. Bet
Mārtiņš Kaiš. Atkal rezultāti maina uz tablo, un šobrīd jau Valmiera 5-3 atrodās vadībā. Ļoti veiksmīgi šodien Valmiera darbojās uzbrukumā. Un šī te komandas saspēle. Kaiš ļoti bieži paliek laukuma labajā pusē uz mētienu. Ātrs un ātrs viņam šis te mētiens. Nepaspēja Ārs Aldiņš pārvietoties vārtos, un to momentā izmantoja Kaiņš, un šobrīd rezultāts jau 5-3. Jā, nu sākumā izskatījās, ka būs reids no komandas partneri. Tomēr beigās labu piespēli uz labo pusi, un tas tika veiksmīgi izmantots, un principā šo situāciju Mārtis Mērtiņš izkārto, bet, protams, kad ir vajadzīgs arī uzbrukuma noslēgums, un šajā epizodē Mārtiņš ļoti labi nospēlēja, un vēl rezultāts šobrīd ir 5-3, 2 punktu pārsvars iekrāts un Valmieras komandai. Jā, likās, ka otrais puslaiks nav iesācies tik dinamisks, bet tomēr esmu kļūdies, un vairāk vārtu pēc kārtas. Rubenai tagad būs jāmeklē kāda atbildi, un šoreiz jau ar vieniem vārtiem nepietiks, lai izlīdzinātu rezultātu. Un Valmiera šobrīd krietni labākās pozīcijās. 9,5 minūtes vēl īstenībā pietiekoši daudz laiks jāspēlē, ceļš pie tādas vārdu gūšanas intensitātes, kāda tā ir šobrīd. Tad visas iespējas Rubenai atspēlēties, tikai jāatcerās kādā brīdī arī nospēlēt aizsardzībā, jo pagaidām tas nav pārāk veiksmīgi izdevies. Kā jau minēju, notikusi vārds ar maiņu, bet arī ar Saldiņšu. Un tomēr ir izdevies viens vārds ļoti ātri atgūt. Ingars Matisons šobrīd ir vārtu autors. Jā, it kā situācija, kur nekas neveidojas, standarta situācija, bet veiksmīgi Matisons atbrīvojas no savas sedzē, it kā sedzēs turpat blakus bija, bet Ingaram pilnīgi pietika ar šo īso mirkli, lai atbrīvotos uz metienu, un viņš savu iespēju garām nepalaida, un spēles 21. minūtē rezultāts jau kļūst 5-4, 9 vārti. Jā, kas par vārtu birumu vienu vārtu pēc otriem, un, protams, ka skatītājiem šāds florbols patīk, varbūt netik iepriecināt par šādu spēli ir treneri, kur tomēr parasti vienmēr cenšas komandām likt spēlēt labu aizsardzībā, un kad no aizsardzības atnāks arī uzbrukums, tad šobrīd aizsardzība nav dominējošais spēles elements, un vairāk dominē uzbrukums. Bet var saprast, tomēr aizsardzībā nepieciešama daudz spēku. Tagad Rozenbacham labi iespēja, mētiens garām vārtiem. Labi iespēja Rozenbacham, tomēr viņš savu iespēju neizmantoja. Paskamies, vēl vienreiz lieliski piespēle. Rozenbacham labs atrāviens, bet šoreiz mētiens garām vārtiem un labi izdevība nav izmantot. Liepiņš uzreiz izdara metienu, Bērziņš to nobloķē. Jau Salmiņš mēģina izdarīt metienu, bet bumbiņu līdz vārtiem tā arī netiek. Joprojām bumbiņu saglabās uzbrukuma zonā Valmieras komanda. Joprojām izskatās, ka iniciatīva vairāk piedara Valmieras komandai, tomēr neskatoties uz to, Ruben vienmēr prot atspēlēties, izmantot savas vārdu gūšanas iespējas. Pietiekoši augsts procents viņiem metienu realizācijā. Un paskatāmies uz statistiku, tad pirmajā tā būs noraidījums. Būs noraidījums. Un atkal būs vairākums. Ivars Lāktiņš devies uz noraidīto soliņu. Rubenai būs otrā iespēja
parādīt, kā viņi prot spēlēt vairākumā. Nu, pirmo iespēju viņi neizmantoja. Valmiera pārliecinoši darbojās aizsardzībā. Nu, Ivars Laktiņš tikmēr 2 minūtes varēs piespiedu kārtā atpūsties un cerēt, ka viņa noraidījums nebūs par iemeslu Rūbenes 5. vārtiem. Bet atgriežoties pie metienu statistikas, tātad Rūbeni izdarīja 8 metienus, no kuriem 2 bija vārtos, un savukārt labs metiens. Nu, kas par iespēju mirkšam, nu tāds. Tāda iespēja ir jāizmanto un jāgūst vārti. Varam paskatīties atkārtojumā mirkšanu pilnīgi brīvs, perfektā pozīcijā, nogulēja Valmieras aizsardzību, bet bumbiņu garām vārtiem. Jo, nu, teicām izlīdzināt rezultātu, bet šoreiz veiksmu Valmieras pusē. Nu, jūtam arī, kad skatītāji atbalsts Rūbenai ir, arī Rūbenes atbalstītāji gaida 5. vārts. Nu, vēl pusotru minūtu vairākumā. Nu, 100% iespēja jau mums bija. Tagad Akulovs gandrīz kļūdās. Nu, tomēr viņš pats ir pirmais pie bumbiņas. Un, jā, nu, apdraud vārds, un tomēr ir vārds. Ivars Jakobsons ir gūs vārds. Tur īsākumā nevarēja saprast, vai bumbiņi ir vārtos vai nav. Izskatās, ka vārdsargam pret sānu vai pret muguru bumbiņu atstās. Jā, nu, tā visticamāk arī bija. Vārdsargs pieskarās un pēc tam tikai bumbiņu ielidoja vārtu tīkliņā. Bet tas nemaina lietas būtību. Rūbenai ir izdevies izlīdzināt rezultātu. 2 reiz bija iedzinājās ar 2 vārtu pārsvaru. 4-2 un 5-3 bija rezultāts. Un šobrīd jau atkal rezultāts neizšķirs 5-5. Neizdevās Valmierai noturēt aizsardzību. Kā jau minēju, šobrīd komandas vairāk pievērš uzmanību tieši uzbrukumā. Un vēl viena laba iespēja netrāpīja pa bumbiņu Lauris Zaicevs. Lēkā bumbiņu nebija kā viegli trāpīt, un ar vārdu bija pietiekoši tūks. Un izķēs, ka laba iespēja. Tagad noteikuma pārkāpums tiek fiksēts. Valmierai būs iespēja izdarīt savu izspēlu. Nu, laukumā dodās pirmā maiņa. Mārtiņa Kājiņa, Mēdņa, Liepiņa, Salmiņa un Lāktiņa ierindā. Pastīsimies šo te izspēlu. Liepiņš uzreiz izskrien uz metienu. Viņa metiens apstājās pie Raldiņa. Stepāns ir ticis pie rezultātas punkta. Tieši viņš izdarīja šo te pēdējo piespēli pirms Ivara Jēkabsona vārtu gūmu. Nu, tikmēr jau gandrīz 24 minūtes nospēlēts. Labi iespēja vārtu priekšā. Un tomēr neizdodās Laktiņam trāpīt. Labi izspēle Valmierešiem izdevās. Tomēr vārtus gūt nesanāca. Stepāns stāv uz priekšu Matisonam. Arī Matisons ir gūs 1 vārds. Nu, pagaidām rezultīvākais Rūbenes komandā ir Lauris Zaicevs, 1 vārdu un 1 rezultīvu piespēli. Savukārt Valmierešiem 2 vārdus jau ir gūs Ints Vilks. Un 2 punkti arī ir Mārtiņam Brokam, 1 vārdu un 1 rezultīvu piespēli. Labs nodevums bija Belāsam, bet Stepāns atšifrēja šo te gājienu. Labi astāja bumbiņu Matsavam un šķiet vārds stābiņš pēc Ivara Jēkabsona metiena no labās puses. Nu, tur sādors Jēkabsons ar Rozenbachu izkrīt ārpus laukumu. Šobrīd spēle 4-4. Nu, šobrīd jau ap 2 spēlētāji ir atgriežušies laukumā. Nu, Ārs Aldiņš parāda saviem spēlētājiem nomierināmies, beidzam trakot un spēlējam mierīgāk. Bet, nu, temps ir ļoti liels šobrīd laukumā. Abas komandas pa katru cenu vēlas gūt vārds. Ja? Rezultāts neizšķirts. Tas rezultāts arī nepaliks. Jo šajā spēlē noskaidro bronzas medaļas ieguvējs.
Un tagad vēl viena labi iespēja Kāņam. Pēc Salmiņa metiena Bumbiņa atlec tieši labvēlīgi Kāņam, bet, protams, kā aizsargārs centās patraucēt, neļauj gūt sestos vārds Valmierai. Un kā viņš pavīr šādo bumbu vienkārši mirkšam. Jēkabsons. Lakņām iespēja izrauties Kāņu. Vēl jau piespēle un Bagāts bija īstajā vietā ar savu kāšķi. Viņš pat neredzēja, bet viņš bija izvēlējis tādu pozīciju, lai iztraucētu šo te pēdējo piespēli. Jo savādāk Valmieras uzbrucējiem jau būtu pilnīgi tukši vārti un iespēja gūt tukšos vārtos Bumbiņu, izvirzot savu komandu vadību. Tomēr šoreiz tas neizdevās. Vēl 4 minūtes un 20 sekundes jāspēlē. Spēle tuvēs strauji beigām. Kā minēju, rezultīvs florbols 5-5, 10 vārti jau ir gūti. Turpina Valmierieši aktīvi spēlēt pret saviem spēlētājiem, neļaujot iesākt uzbrukumu. Belāsovs labi nospēlē aizsardzībā. Bet šeit fiksēts noteikumu pārkāpums. Nav apmierināti Rubens līdzstē, bet tiesnesis nepārprotam norāda, ka Juris Zilberts ir pārkāps noteikums. Un Valmieriešiem iespēja veidot savu uzbrukumu. Belāsovs tālāk Janēvičam. Arī viņš ir gūs viens vārds šodien. Un šeit noraidījums. Divreiz pēc kārtas Zilberts nospēlē. Šoreiz diezgan āsā aizķeksēja viņš Janēviču. Janēvičs viltīgi ar pagriezienu mēģināt tik garām. Vēlreiz šis te manevrs un diezgan ās aizķeksēja un iegrūda vēl bortā. Sāpīga epizode, bet un tas var vainagoties ar vārdu gumu, jo šobrīd Valmierai pirmo reizi šajā spēlē ir 2 minūšu vairākums. Un iespēja gūt, iespējams arī uzvaras vārds. To mēs redzēsim, neprognozēsim lieki, bet pievērsīsimies notikumiem laukumā un paskatīsimies, kā tad šī spēle atrisināsies. Katrā ziņā rezultāts neizšķirts nebūs, tas ir vairāk kā skaidrs, jo vienai komandai bronzas medaļas ir jāpiešķir, abām to nevar piešķirt. Un dzirdam, Rubens meitenes atbalsta savu komandu, lai veiksmīgi nospēlētu aizsardzībā, bet Valmierai jācenšas nostāties pretinieku zonā un izspēlēt Bumbiņu līdz labai uzbrukuma pozīcijai. Jānis Bagāts to neļauj, ļoti aktīvi presingā, bet tiesnesis viņam fiksē noteikumu pārkāpumu. 4 spēlētāji šobrīd uz laukuma Rubenai, 5 ir Valmierai, 1 ir pārsvars. Belāsovs ar Kāņu saspēlējās. Arī šoreiz seko šī te Kāņu diagonālā piespēle Liepiņam vai otrādāk. Šie te 2 spēlētāji ar savām kombinācijām ir bīstamākie. Viņi arī šobrīd ap 2 ir laukumā. Kāņš izdara metienu, Bumbiņu atlec un pie tās ir Mirkš. Mirkš labi pietur Bumbiņu. Tālāk jau Bagāts un ļoti pareizi Ruben dar, nav kur steigties. Galvenais ir mazāk man novilcināt laiku un Jānim Bagātam tas ļoti lieliski izdodās. Tikai tagad viņš Bumbiņu pazaudē. Belāsovs bloķēts metiens un Bumbiņu paliks Valmierai. Tieši minūte pusi no vairākumu ir aizvadīti. Tikmēr 2,5 minūtes vēl līdz otrā puslaika beigām. Jā, nevis līdz spēles beigām, bet līdz otrā puslaika beigām. Viss kārtībā, tiesnesis rāda, ka var spēlēt. Ir bijis atļaut cīņu. Šīta piespēle Kāņam. Skaisti Belāsovs atspēlē Bumbiņu. Kāņš uzreiz neizdara metienu. Un Liepiņš to izdara. Jau mans pieminētā kombinācija šī šķērsā piespēle no Kāņa Liepiņam. Liepiņa metiens, bet Liepiņa metiens šoreiz pārvārtiem. Šī kombinācija pēdējo 2 sezonu laikā ļoti bieži nostrādājas. Un šoreiz gan neizdevās, bet domāju, ka noteikti sezonas laikā
Daudz vārdu šādā veidā tiks gūti. Rozenbachs. Atspēl vārdu priekšā, Belasovs neizdara metienu, vēl vien piespēl, bet kā viņš netrāpa bumbu. Pēdējās 10 sekundes vairākumā. Neizdodas Belasovam noturēt bumbiņu uzbrukuma zonā, un tūlītās jau būs 5 laukuma spēlētāji arī Rubens komandai. Tā tas notiek, un abas divas komandas šobrīd jāspēlē pilnā sastāvā. Minūte 25 paliek līdz pamatlaika beigām. Broks. Mēģina apspēlēt Akulo, bet tas neizdodās. Tūlīt pēdējā minūte būs sākusies. Pēdējā minūte arī sākusies. Vēl Stepāns izdara metienu, bet Salmieši bloķē viņa metienu un būs stūrī spēle. Nu, neliela pauzīt. Nu, tā tad, ja rezultāts noslēgsies neizšķirt, tad sekos pēcspēles metienu, un šajā pēcspēles metienu sērijā katra komanda izpildīs pa 3 metieniem. Nu, protams, ja arī pēc katras komandas 3 metieniem rezultāts joprojām būs neizšķirts, tad katra komanda izpildīs pa vienam pēcspēles metienam līdz pirmajai kļūdai, vai līdz tam, kad viena komanda būs gūs vārds un otra nē. Bet vēl 25 sekundes, nesteigsimies notikumiem pa priekšu. Stepāns nodemonstrē labi individuālo meistarību, bet viņa metiens lido pāri vārtiem. Nē, tomēr kāds no aizsargiem to ir aizskārs. Bet šobrīd Rubeni ir pieprasījis pusminūtes pārtraukumu. Nu jā, notikumi diezgan spraigi laukumā šobrīd. Ir atlikuši tieši 19 sekundes, bet tagad pusminūtes pārtraukums un paskatīsimies, ko tad katra komanda būs sagatavojis, vai ir kāds apslēptais ierocis vai kāda taktiskā nianses, kur nav atklāta, un vai to izdosies realizēt 19 sekundēs, vai arī ne, to mēs pēc brītiņa noskaidrosim. Bet atgādinu vēlreiz, ja rezultāts noslēgsies neizšķirt, tad sēkos pēcspēles metienu. Katra komanda izpildīs 3 pēcspēles metienus, un pēc tam jau līdz pirmajai kļūdai, ja joprojām rezultāts būs saglabājis neizšķirt. Nu, vienu brīdi jau likās, kad Valmiera soļo pretī bronzas medaļām. Rezultāts jau bija 4-2, tāpatās arī bija 3-5, bet pēc tam paviršības aizsardzībā Rubeni ļoti veiksmīgi ātri atguvušos 2 vārtus, un jau kādu laiciņu rezultāts nav mainījies, un tas ir 5-5. Spēles 23. minūtē. Ivars Jēkabsons bija tieši tas, kas izlīdzināja rezultātu. Tāpēc 7 minūtes rezultāts nav mainījies, lai gan pirms tam tas ļoti bieži mainījies. Nu, tieši tā, komandas spēles izšķirošā daļā, tomēr gribot, negribot, ir vairāk piedomājuši pie aizsardzības, lai rūpētos par savu vārdu drošību, lai vismaz nezaudētu, lai izvilkt līdz šai te metienu sērijai un tikai pēc tam domāt par vārdu gūšanu. Nu, tikmēr. Nu, tātad nelielas problēmas atkal ar tablo sekretariātam, tāpēc uz tablo nebūs pilnais laiks, bet 19 sekundes ir uzlikts uz tablo. Tā brīdī, kad 19 sekundes būs uz tablo, tad arī laiks būs beidzies. Nu, vēl 7 sekundes paliek, ko spēlēt. Valmierai vēl ir standarta situācija. Belasovs pie bumbiņas, iespējams kāds tālu piespēle sekos. Piespēle Rozenbacham. Rozenbachs uzreiz izdara metienu. Nu, ļoti viegls metiens Ārim Aldiņam. Tas nekādas problēmas nesagādā. Un
Izskatās, ka spēles laiks ir noslēdzies. Nu, tā arī ir kāda svilpa. Spēles laiks ir noslēdzies, tātad pamatlaiks 5-5 un sekos pēc spēles metienu sēriju. Nu, bet mums tikmēr īsa reklāmas pauzīte, kamēr komandas sagatavojas uz sodu metieniem. Simtprocentīgs dzīves prieks. Gota Fresh. Simtprocentīgs dzīves prieks. Gota Fresh. Nu, tātad abas divas komandas šobrīd lozē, kurš pirmais sāks šo te sodu metienu sēriju. Komandas kapteiņi Liepiņš un Bagāts. Tātad ir noskaidrots, ka Rūben uzsāk šo pēcspēles metienu sēriju. Nu, tā Rūbenieši kā pirmie stāsies vārtos un Aigars Belāsovs kā pirmais izpildīs sodu metienu un mēģinās Valmierā atkal izvirzīt vadībā. Nu, līdz šim Rūben šajā spēlē nav bijis vadībā nevienu reizi. Ārs Aldiņš jau ir devies uz vārtiem, vēl apiet apkārt saviem vārtiem. Aigars Belāsovs laukuma centrā jau ir gatavs kārtjo reizi izvirzīt savu komandu vadībā. Aigars ļoti lēnām dodas, novērtē situāciju. Un eleganti Aigars Belāsovs pārmet bumbiņu pāri Mārim Aldiņam. Pastamies vēlreiz ar maiksību. Aldiņš domāja, ka sekos vēl kāds māņu gājiens, tomēr eleganti Belāsovs pārspēja Aldiņu. Nu, tagad Ivars Jākapsons, arī pieredzes bagāts spēlētājs. Pret ārāju, pastīsimies, kas viņa arsenālā, meklē iespēju. Un neizdodās, šeit neizdodās viņa iecerētais. Un pirmais metienu, pirmā metienu sērija ir noslēgusies par labu Valmierai 1-0. Nu, tagad Ivars Laktiņš laukuma centrā, vēlreiz pret ārā Aldiņu. Ivars ļoti aktīvi iesācis šo te metienu, bet Ārs Aldiņš ir izvēlējies vispareizāko pozīciju un Ivars šoreiz paliek bešā. Pavērojam vēlreiz atkārtojumā. Nu, neizdevās nekā izmanīt Laktiņam Aldiņu. Nu, tagad jau Mārtiņš Zelčs laukuma centrā. Nu, Rūbenēm vajadzētu gūt vārds, lai izlīdzinātu sēriju. Pagaidām 1-0 vadībā Valmiera. Un, jā, nu neveiksmīgs risinājums izvēlēts Zelčam tieši virsū met ārājam. Nu, pārāk vienkārši vēlējās apspēlēt, un šās te parasts metiens rezultātu nedod. Nu, Dāks Rozenbachs devies laukuma centrā.
Nāks Rozenbaks pret Āraldiņu. Kāds būs viņu risinājums uzbrukumā? Daudz Maiks Stīvs, bet pat tālu aizgāja un beigās vārtiem no sāniem trāp. Un tagad viss ir Reņa Mirkša rokās. Jā, Reņas trāp. Seko vēl viena sērija. Ja nē, tad Valmiera ir kļuvuši par Latvijas Open 7. sezonas bronzas medaļu ieguvējiem. Reņas Mirkšs pret Renāru Ārāju. Un izdodas Mirkšam, izdodas. Ļoti tālu aizvēl bumbiņu noguldīja Ārāju uz zemes un rezultāti ir izdevies izlīdzināt 1-1 šajā pēcspēles metienu sērijā. Pasmēs vēlreiz aizvilk bumbiņu ļoti tālu no vārtiem un eleganti nosien. Un nākamā sērija sāksies Aigars Belāsovs, tātad 3 metieni no katras komandas izmetuši. Un tagad var atkārtot spēlētāji iet un Belāsovs vēlreiz pret Āraldiņu. Vai izdosies viņam otro reizi apspēlēt viņu? Un eleganti, jā. Nu, tiešām redzams, ka šim spēlētājiem ļoti augsta tehniskā meistarība. Lāpciņš stāvot pie bumbiņas ar vienu kustību, bez nekāda liekas kustības. Tajā brīdī, ka vārdsargs negaida, gūst vārds. Valmiera atkal izvirzīsies vadībā un vēl vienreiz Reņas Mirkšs, ap divi veiksmīgākie pēcspēles mētienu izpildītāji. Viens pēc otru. Aigars jau otro reizi apliecināja savu meistarību. Vai tas izdosies Reņam Mirkšam? To tūlīt redzēsim. Ilgi domā un lēnām pietuvojas vārtiem. Un izdodas Ārājām. Atvairīt, un kas par emocijām Valmieras izpildījumā. Vēlreiz šis te Mirkša gājiens uz vārtiem. Un Ārājas šoreiz ir spēles varonis. Metās apsveikt visi komandas biedri viņu par veiksmīgo darbību vārtos. Un varam apsveikt Valmieras Vidzemes augstskolas florbola kluba spēlētājs un treneri ar izcīnītajām bronzas medaļām. Nu, labs panākums sezonas iesākumā Valmieras komandai. Arī veiksmīgi izdevās nospēlēt Rūpenai, kur guva 5 vārtus, panāca pēcspēles metiens, tomēr 4. vieta noslēgumā. Nu, solis uz augšu salīdzinājumā pagājušo gadu. Un par spēles labāko savā kaunā atzīts ir Reņas Mirkšs. Un savukārt pirmā vārta autors Mārtiņš Broks tiek atzīts par labāko spēlētāju Valmieras Vijā komandas sastāvā. Ko bronzas medaļu ieguvēji mums ir noskaidrot. Pēc brītiņa jau tiksimies sieviešu finālā. Simtprocentīgs dzīves prieks. Gota Fresh. Simtprocentīgs dzīves prieks. Gota Fresh.